Absolūti nē, tāpēc, ka gripas vakcīna nevar ierosināt slimību nekādā mērā. Absolūti nē, tas ir mīts. Un saistībā ar imūnās sistēmas jautājumiem vienmēr cilvēkiem ir bažas par to, ka lietoja to medikamentu daudz, vide tāda, un plus vēl gripas vakcīna, kas arī ir zāles, kā mēs zinām, tad uzsvars ir jāliek uz pārējiem visiem citiem faktoriem. Gripas vakcīnas jēga ir tikai konkrēts mērķis, ko tā arī pilda, un tas nav saistīts ar imūnās sistēmas pārslogošanu. Vakcīna ir droša, un tā savu efektivitāti jau pārbaudījusi gadiem. Jārēķinās ar to, ka pēc vakcīnas ievadīšanas lielākai daļai cilvēku parādās mazs pietūkums vai sāpīgums injekcijas vietā, bet tas pāriet dienu, divu laikā. Varētu būt arī sistēmiska izpausme, proti neliela ķermeņa temperatūras paaugstināšanās 37 nedaudz virs, un tāda drebelīga sajūta, un daļa no cilvēkiem saka, es nevaru doties uz darbu, jo man ir šī sliktā pašsajūta, tikai tāpēc, ka vakar saņēmu vakcīnu. Un tās ir jau pieļaujamās, tā teikt, sistēmiskās izpausmes un arī šīs vietējās izpausmes saistībā ar gripas vakcīnas ievadi. Ir jāvakcinējās, jo nekad jau nevar zināt, kurā brīdī gripa skars smagi, viegli vai pavisam smagi. Cilvēki vienmēr mēģina eksperimentēt ar savām sajūtām un likt uz laimes spēles savu veselību. Nekad to nedariet, kā eksperimentēt ar sevi.